Kas ir tava vīzija Valmieras novadam? Jā, vīzijai obligāti ir jābūt, un ir arī ik pa brīdim ir jānofiksē, vai mēs ejam pareizā virzienā vai neejam pareizā virzienā. Un, protams, arī ir daudz dažādi ārēji izaicinājumi, kas vienmēr patraucē, bet faktiski, ja tā vīzija ir un redzam, ka ir uz pareizā ceļa, tad arī stingri tam visam ir jāsako. Es domāju, ka to, ko mēs esam visu laiku definējuši, gan Valmieras pilsētā, gan arī šobrīd Valmieras novadā, tas ir vīzija ir biznesam draudzīga un ģimenei draudzīgs. Ja, jo tās ir divas lietas, kas savstarpēji vienu otru papildina un ir ļoti, ļoti nepieciešama. Ja mēs sākam vispirms ir biznesam draudzīgs, ja, tas tātad faktiski pašvaldība veido to vidi uz vietas, ja, konkrētā katrā vietā. Un tas, kas varbūt ir tas izaicinājums Latvijā pašvaldībām, kas ir 100 km un tālāk no Rīgas, ja, ir tas tiešām, ka mums tā Rīga ar Pierīgu aizņem gandrīz faktiski pēc iedzīvotāju skaita gandrīz pusi. Un, protams, pie tāda lielas ekonomikas, pie cilvēku pieejamības, tur arī iespējas ir daudz, daudz lielākas, un tāpēc tie reģioni iztukšojās. Un, jaunieši tieši dodas vispirms Rīgas virzienā, jā, bet arī skatoties no tā, ka mēs esam Eiropas Savienībā, tās iespējas ir daudz, daudz plašākas, un te viņi dodas arī kaut kur tālāk. Jā, līdz ar to mums ir visu laiku bijis jādomā, kā nostiprināties tā, lai būtu tepat uz vietas, ko darīt. Jā, un tad pirmais, protams, ir bizness, ja mēs veicināsim tādu ekonomiski aktīvu sabiedrību, kuri var gan veidot uzņēmumus paši, gan arī būt labi darba ņēmēji. Ja, tad mūsu lielajos uzņēmumos un dažādos uzņēmumos līdz ar to arī tas ir pirmais, kas, ja ir labs darbs, ja var nopelnīt, tad tas ir tas, kas tomēr palīdz palikt tepat uz vietas. Ja, un otrs ir, protams, ģimenei draudzīgs, ja, jo viens ir darbs, nopelni, ja, bet otrs ir jābūt arī tam, kā mēs viņu varbūt sakām, tas mikropilsētas piedāvājums, ja, kad faktiski ir visi pakalpojumi, kas lielpilsētā, tikai tas ir šeit varbūt mazākā formātā, ja, bet atkal mūsu priekšrocība, ka viss ir 5 minūšu attālumā. Ja.